Šodien ir pēdējā svētdiena pirms vasaras svētkiem, laiks starp debesu braukšanas dienu un svētā gara nākšanas svētkiem. Un mēs tikko no evaņģēlija dzirdējām šo ļoti slaveno Jēzus lūgšanu, kur viņš sacīja zaļajā ceturtdienā, īsi pirms viņš tika arestēts. Un šī ir ļoti skaista un īpaša lūgšana, jo Jēzus šai lūgšanā lūdz par saviem mācekļiem. Bet ne tikai par saviem mācekļiem, bet arī par visiem tiem, kā rakstīts, kas kļūst ticīgi caur šo mācekļu sludinātajiem vārdiem. Tas nozīmē, ka Jēzus šai lūgšanā lūdz arī par mums, jo mēs esam tie, caur kur esam kļuvuši ticīgi caur apostoļu sludinātajiem vārdiem. Un tas ir apbrīnojami, vai ne, ka Jēzus šeit lūdz par mums. Šeit vien ir vērts apstāties un par to padomāt, ka Jēzus lūdz par mums. Un tā ir milzīga dāvana un svētība, ja tev ir kāds, kas lūdz par tevi. Es personīgi arī ļoti novērtēju katru reizi, katru iespēju, kad atrodas kāds, kurš ir gatavs par mani lūgt. Pēdējā reize man bija pirms mazliet mazāk kā 2 nedēļām, kad viesojos Rīgā vecās Ģertrūdes draudzē uz alfas lekciju. Tad, kad es tur iegāju iekšā pagrabiņā, protams, pirmā lieta visi nāk un komandiņi grib sasveicināties, bet otrais jautājums uzreiz, kas sekoja pēc tam ir, vai tu vēlies, ka mēs par tevi aizlūdzam? Man tas likās īpaši, jo es teicu obligāti aizlūdziet, jo es citādi netaisos tiem 200 cilvēkiem iet ar priekšā kaut ko stāstīt. Tā ir dāvana, ja ir kāds, kurš par tevi aizlūdz, jo lūgšana ir tā, kas dara mūs pirmkārt atvērtākus visam tam, ko Dievs ir apsolījis. Lūgšana dara mūs atvērtākus saņemt Dieva apsolījumus. Lūgšana ir tā, caur kuru mēs arī ieaicinām Dievu nākt un darīt kaut ko pie mums. Vai arī, ja mēs lūdzam par citiem cilvēkiem, tad mēs ieaicinām Dievu pie viņiem. Un tādēļ es redzu to kā tādu iespēju un pat aicinājumu, ka mēs lūdzam Dievu arī cits par citu. Jo katru lūgšanu Dievs dzird. Un tādēļ katru reizi, kad mēs lūdzam, arī, kad kāds cits lūdz par mums, tad Dievs caur to katru reizi kaut ko īpašu izdara. Un es tam pavisam noteikti ticu. Bet šodien mums tiek atgādināts pat vēl kaut kas vairāk, proti, ka Jēzus ir tas, kurš lūdza par mums. Varētu domāt, kur vēl lielāka dāvana par šo. Un turklāt mēs pat zinām konkrēti, ko Jēzus par mums ir lūdzis. Acīm redzot, tur ir bijis klātsošs apostols Jānis, kurš šo lūgšanu ir dzirdējis un ir uzticamā veidā to pierakstījis kā vienu no sava evaņģēlija notikumiem. Un kā mēs jau dzirdējām, tad šī lūgšana bija diezgan pagara. Vesela nodaļa Bībelē tam ir atvēlēta. Bet tur ir daudz svarīgas lietas ietvertas. Bet, protams, kā ar garām lietām mēdz būt, ka ne visu ir viegli uzreiz tā noklausoties saprast, satvert, kas tad īsti tur bija teikts. Tādēļ šodien esmu izvilcis ārā tikai dažas lietas, dažas atslēgas lietas, kas varbūt palīdzēs vēl labāk ieraudzīt mums, kas tad bija tas, ko Jēzus šai lūgšanā par mums lūdza. Un vispirms noteikti būtu svarīgi saprast vēlreiz, kas tieši tas ir par brīdi, kurā Jēzus šo lūgšanu sacīja. Es jau teicu, ka tas bija tātad brīdis tieši pirms viņš tika sagūstīts. Jēzus arī zināja, kas sekos tālāk. Tādēļ Jēzus lūgšanā saka šos vārdus. Viņš saka, es vairs neesmu pasaulē. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē. Un es nāku pie tevis. Tad Jēzus zina, ka viņš tūlīt jau dosies prom pie debesu tēva. Bet tajā pašā laikā mācekļi vēl paliks uz zemes. Jēzus vairs nebūs klātesošs pie mācekļiem tādā veidā, kā tas ir bijis līdz šim. Un tādēļ Jēzus saka, kad es
ar viņiem biju pasaulē, es sargāju tavā vārdā tos, ko tu man biji devis. Bet tagad es eju pie tevis. Un iespējams, kādi no jums, kas esat vecāki, varbūt jūs pazīstat šo sajūtu, kad bērns ir jāpalaiž pasaulē. Pirmo reizi uz skolu jāpalaiž vai jāpalaiž dzīvot kādā citā pilsētā. Tajos brīžos ticīgi vecāki arī gan jau daudz lūdz par saviem bērniem. Varbūt kāda asara nolīst. Jo tas viss tādēļ, ka mēs vairs nebūsim kopā ar viņiem. Mēs nebūsim visu laiku viņiem līdzās. Mēs esam bērnus mācījuši, sagatavojuši, cik vien labi esam spējuši, bet pienāk šis viens brīdis, kad bērniem jākļūst ir patstāvīgiem. Un tādēļ mēs lūdzam Dievu, lai viņš tos turpmāk pasargā. Un tieši to, manuprāt, Jēzus šeit dara. Viņš zina, ka viņu priekšā gaida krusts. Beigās Jēzus atgriezīsies debesīs un mācekļiem būs jādzīvo tālāk, citādāk, bez Jēzus fiziskās klātbūtnes. Tātad līdz šim Jēzus pats viņus spēja pasargāt, bet tagad, kad lietas mainās, Jēzus saka, Svētais Tēvs sargā savā vārdā tos, ko tu man esi devis, lai viņi būtu viens. Un šis iemesls arī, kāpēc Jēzus lūdz pēc šīs pasargāšanas, tas arī ir svarīgs, lai viņi būtu viens. Vēlāk lūkšanā Jēzus vēl skaidrāk sacīs, pasargā viņus no ļaunā. Pasargā viņus no ļaunā. Pasargā, lai viņi būtu viens. Un tā ir tā viena galvenā lieta, ko Velns pie mums vēlas izdarīt. Ko Velns grib pie mums izdarīt. Ka mēs kristieši, Jēzus mācekļi, ka mēs pārstājam būt viens. Jo Velns zina, ka pilsēta vai nams, kas sevi ir sašķēlies, nespēja pastāvēt. Ir pat tāds teiciens, ka Velnam nerūp, par ko tieši notiek strīdi, kamēr vien šie strīdi notiek. Un es reiz dzirdēju par vienu draudzi, kurā draudzes padome ļoti ilgi savā starpā strīdējās par to, vai pirkt jaunu putekļu sūcēju vai nepirkt jaunu putekļu sūcēju. Un Velns noteikti par to baigi priecājās. Jo kamēr vien mēs tērējam laiku šādiem strīdiem, mēs nespējam pildīt to uzdevumu, kas mums kā baznīcai šai pasaulē ir uzticēts. Un kamēr vien mūsu vidū notiek dažādas šķelšanās, mēs nevaram būt viens. Bet tieši tādēļ Jēzus arī lūdz. Svētais Tēvs sargā savā vārdā tos, ko tu man esi devis, lai viņi būtu viens. Un pēc šiem vārdiem viņš arī turpina šo lūgšanu par vēl vienu citu lietu, kas arī priekš mums ir svarīga. Jēzus lūdz, dari viņus svētus patiesībā. Dari viņus svētus patiesībā. Un šeit ir veseli šie divi vārdi, kas ir ļoti svarīgi. Pirmkārt, svēti un patiesībā. Un pirmkārt, darīt svētu. Mēs esam par to runājuši, ka tas nozīmē nošķirt. Nošķirt. Jēzus lūdz, lai mēs tiktu nošķirti. Un viņš saka, ka mēs nepiederam šai pasaulē, tāpat kā viņš nepieder šai pasaulē, bet mēs tiekam sūtīti šai pasaulē. Tāpat kā viņš tika sūtīts šai pasaulē. Tas nozīmē, ka Jēzus vēlas, lai viņa mācekļi tiktu nošķirti no šīs pasaules, lai tajā tiktu sūtīti. Saprotiet? Varētu būt mazliet mulsinoši. Bet varbūt viens salīdzinājums palīdzēs šo saprast. Iedomājieties kuģi, kas kaut kādā okeānā ir avarējis. Un visi cilvēki ir iemest iekšā ūdenī. Un viņi tur peld un mēģina kaut kā turēties ar ūdens. Un tad tur ir kādi cilvēki, kas kaut kādā veidā ir tikuši iekšā glābšanas laivā. Un tagad šie cilvēki no glābšanas laivas var palīdzēt arī tiem pārējiem, kas vēl ir iekšā tajā ūdenī. Un līdzīgā veidā arī mēs, kā Jēzus mācekļi, mēs esam tie, kas neatrodamies vairs pašā okeānā, mēs esam iekšā glābšanas laivā. Mēs esam nošķirti. Un tādā veidā arī mēs varam būt tie, kas
atrodamies tādā īpašā pozīcijā, no kuras mēs varam sniegt roku un palīdzēt visiem tiem, kas vēl atrodas tur iekšā ūdenī, un ar kuriem pēdējiem spēkiem varbūt cenšas vēl noturēties virs ūdens. Mēs esam nošķirti. Baznīca Bībelē arī ir attēlota kā glābšanas laiva, kā šķirsts. Mēs atrodamies šeit drošā vietā, lai varētu palīdzēt, lai varētu atgriezties atpakaļ pasaulē un palīdzēt. Un šī pasaule ir ļoti sarežģīta vieta, kur ar saviem spēkiem cīnīties par izdzīvošanu. Pasaulē ir pilna ar cīņām, un tas patiesībā, ko mēs redzam ārpusē, dažādas militārus konfliktus un valdības krīzes, patiesībā tas ir tikai drusciņi, tā ir tikai tāda kā ēna visām tām cīņām, kas notiek mūsos cilvēkos, katrā iekšā. Bet Jēzus saka, ka mēs, viņa mācekļi, vairs neesam no šīs pasaules. Mēs tagad sekojam Jēzum. Mēs zinām to, ka Dievs mūs mīl. Mēs zinām, ka Viņš mīl visu šo pasauli. Un tā ir lieta, kas maina visu. Mēs vairs neesam pasaulē. Jēzus ir mūs ievilcis iekšā savā personīgajā glābšanas laivā, baznīcā. Un no šejienes mums ir iespēja palīdzēt arī citiem šeit nokļūt drošībā. Bet Jēzus šai lūkšanā neteica tikai, lai Dievs dara mūs svētus, bet svētus patiesībā. Un kas tad īsti ir patiesība? Vai mums kādreiz ir gadījies sarunā ar kādu cilvēku, piedzīvot, ka tas otrs saka, ai, tev ir tava patiesība, bet es turēšos pie savējās patiesības. Ir gadījies kaut kas tāds. Katram sava patiesība. Tāds ir šis postmodernisma laiks, kurā mēs dzīvojam. Un tu pat nemēģini kādam citam teikt, ka tava patiesība ir labāka par tā otra cilvēka patiesību. Tādēļ daudz mūsdienās arī bīstas runāt par tā saucamo objektīvo patiesību. Par to, ka ir kaut kāda patiesība, kura joprojām paliks par patiesību, pat tad, ja visi cilvēki sāks domāt citādāk. Mūsdienās visi saka, tev var būt sava patiesība. Bet esmu diezgan pārliecināts, ka Jēzus tam nepiekrist. Un to, ko Jēzus lūdza šajā lūkšanā, viņš to lūgt arī šodien par mums ikvienu. Dari viņus svētus patiesībā. Un tad viņš saka, tavi vārdi ir patiesība. Dieva vārdi ir patiesība. Dieva vārds ir patiesība. Tas ir mūsu īstās patiesības standarts. Un, protams, ka ir vairākas rakstu vietas, par kurām arī mēs kristieši varam diskutēt un tās interpretēt nedaudz atšķirīgi, bet pamatlietas paliek. Tas, ka Dievs mūs ir radījis, Viņš mūs mīl, un bez Jēzus mēs visi būtu noslīkuši šajā pasaules okeānā. Tas ir tas, ko Bībele mums atklāja. Mēs paši to, protams, arī varam izlasīt daudz tādā detalizētākā formā Bībelē, bet ir tikai viena laiva un viens glābējs, kas spēj mūs izvilkt ārā. Tā ir pamatvēsts. Un viņš grib mūs izvilkt ārā. Varam atcerēties kaut vai to stāstu, to slaveno stāstu, kur Pēters mēģināja staigāt pa ūdens virsmu. Nevis Jēzus, bet Pēters, kad mēģināja staigāt pa ūdens virsmu. Viņš tur sākumā izkāpa ārā un dažus soļus jau sākumā viņš tur pagāja uz priekšu. Un tāpat arī mēs varam kādu brīdi dzīvot tā, ka dzīvojam pa savam, tā kā paši gribam. Bet tad vienā brīdī Pēters ieraudzīja to lielo vētru, viņš ieraudzīja lielos viļņus, kas viņam bijusi apkārt, un tad viņš pēkšņi sāka slīgt. Un tāpat arī ar mums ikvienu tas vienā brīdī notiek. Bet Pēters tajā brīdī teica, kungs glāba mani. Un Jēzus nekavējoties izstiepa viņam pretī savu roku un noķēra Pēteru. Un to pašu Jēzus grib darīt arī ar mums ikvienu. Viņš grib izglābt mūs ārā un izvilkt mūs ārā no tās vētras. Un tādā veidā mēs nokļūstam drošībā. Esot baznīcā, mēs esam drošā vietā. Nevis ēkā, jo ēka var sagrūt. Kas zina, kas
uzmetīs kādu bumbu un babāms viss. Bet Kristus baznīca esot, mēs esam drošībā. Mēs bieži aizmirstam par to vai arī neņemam vērā, bet šī Kristus baznīca ir drošā vieta. Un no šejienes mēs varam arī palīdzēt tiem, kas vēl nepieder baznīcai, kas nepieder īstajai Kristus baznīcai. Jēzus uzreiz, kad lūkšanā viņš bija sacījis šos vārdus, dari viņus svēts patiesībā, tavu vārdu ir patiesība, viņš uzreiz tālāk sacīja, kā tu mani pasaulē sūtīji, arī es viņus pasaulē sūtīju. Un šo arī atcerēsimies, ka Jēzus ne tikai ir mūs ieaicinājis šeit iekšā, bet ir sūtījis vēlreiz iet ārā. Un ne jau tādēļ, lai mēs paši izglābtu pasauli, to, lai dara Dievs pats, bet mēs ik viens esam sūtīti, lai atgādinātu pasaulē, ka ir Dievs, ka ir mīlošs Dievs. Un šī patiesība par Dievu mīlestību, lai tā vispirms vada katra mūsu dzīvi. Un pēc tam arī, lai caur to mums, caur mums to piedzīvo arī visi tie, kam šī patiesība, šī mīlestība, Dieva mīlestība, kuriem tā vēl nav pazīstama. Tādēļ varam šodien pateikties Jēzum, ka viņš lūdza par mums. Un tādēļ mēs varam arī ņemt un lūgt par citiem. Ko starp citu mūsu draudze arī dara. To varbūt gribēju ziņojumos teikt, bet arī tagad varu pateikt, ka mums katru dienu līdz vasaras svētkiem mēs tiekamies vakaros kopā, lai lūgtu Dievu par 5 mums tuviem īpašiem cilvēkiem, kurus mēs gribam redzēt šajā glābšanas laivā, Kristus baznīcā, pie kuriem mēs gribam, lai Dievs šo brīnišķīgo darbu veic. Tādēļ mums ir iespēja šajā laikā lūgt par šiem cilvēkiem, lūgt katrs pie sevis un nākt arī kopā lūgt, jo tā ir dāvana. Mūsu dāvana kādam no 5 cilvēkiem. Amen.